nevajag un pēkšņi vajag. Kūlenis FM. Lai nu ko, viskaut ko es esmu teicis šeit radio ēterā, bet tā, ka studijā ir ienākusi daba, tā es vēl nekad neesmu varējis teikt. Tā vēl nav bijis. Daniels pie mums ciemos. Labrīt. Labrīt. Smaidīgs, un tu arī gribi to dabu baudīt, jo mums te aizkadrā teici, vai ne? Protams. Ai, Daniela, prieks ar tevi iepazīties arī šeit, un mazliet arī ar tavu daļradi. Es saprotu, ka šodien tu prezentēsi, cik es veicu izpēti savu singlu latviešu valodā. To mēs varētu devēt par debijas, vai ne? Jā, latviešu valodā esmu uzrakstījis pirmo savu dziesmu. Jā, un pirmīt tev arī ir bijuši jau mēģinājumi, un pat viens arī Spotify platformā klausāms singles. Jā. Tagad jā. Ir viss tieši tā, kā jābūt. Daniela, nu laikam jāsāk, varbūt iepazīsimies ar tevi. Kāds tev būs, kur manīs televīzijas ekrānos, kāds varbūt nē. Bet kas esi tu un kā tu sāki ar mūziku nodarboties? Vai mūzika ir manā dzīvē jau no pašas bērnības. Cik es sev atceros, tad no 3 gadu vecuma sāku sist pa galdiem, kaut ko dungot un tā tālāk. Un tad aizgāju uz Valmieras Jāzepa Vītola mūzikas skolu. Diemžēl nepabeidzu. Man tīņa vecums bija tāds diezgan haotisks. Sāku spēlēt futbolu, nospēlēt 3 mēnešus, un pēc 3 mēnešiem sapratu, ka jātais grupa augšā. Un tad atgriezos atpakaļ pie mūzikas, un tad tas ceļš bija diezgan tāds interesants, garš. Piedalījos arī šovos dažādos. Un beigās nonāca, ka jātais... tas ir mans 3. piegājiens pie manas solo karjeras, un ar jaunu vārdu. Bet jau tāds mazliet nobriedis esmu un tāds pieaudzis. Un kas notika ar tiem pirmiem 2 mēģinājumiem? Man liekas, es biju sevis meklējumos un īsti nezināju, ko es gribu teikt, ko es gribu rakstīt, un tāpēc es viņus uzsāku, tad es viņus aizvēru, tos projektus, un kaut kā tas gadījās, un tagad es saprotu, ka ir īstais laiks. Es laikam esmu atradzis pats sevi un to, ko es gribu teikt, kādu mūziku es gribu radīt un kā es gribu izpausties. Bet tad sanāk, es gribu patīt vēl bišķiņu atpakaļ, kamēr es runāju uz priekšu, jo sanāk, ka bez tās futenes nekāda muzicēšana tā, kā tu to dari tagad, nebūtu sanākusi, jo varbūt, ja tu būtu palicis muzikas skolā, varbūt būtu kaut kāds akadēmiskais ceļš aizgājis vairāk, tad, principā jāsaka arī futbolam liels paldies. Es piekrītu pilnībā, jā, jo es domāju, dzīvē viss notiek tā, kā tam jānotiek, un viss ir tieši tā, kā tam jābūt. Un tieši tajā brīdī vajadzēja to pārlauzienu, vielu pārdomām, nē, mūzika ir mans, nevis jāskrien pa laukumu, entās minūtes jādzenā bumba, bet jāķerās pie mūzikas klāt. Tieši tā, jā. Varbūt tas ar projektiem arī tos 3 mēnešus katru reizi savu bumbu izmēģināja. Tas solo, nebūs labs sports atkal 3 mēneši. Varbūt vajag basketbolu kaut kur pa vidu uzspēlēt un parādās vēl viens skatuvsvārds un vēl viens virziens. Un tā arī ir forša tēma, ko aizsāk. Tagad tu sevi pozicionē ar skatos vārdu daba. Kāda bija ar pirmajiem 2 projektiem? Tad tu kā ar savu vārdu, uzvārdu īsto, visu pilno nosaukumu, vai arī bija kaut kas cits? Pirmais bija ar manu īsto vārdu uzvārdu, otrais bija ar manu vecstāva uzvārdu, kas bija pazaudēts pasaules 2. karā. Un es izdomāju viņas piemiņai uztaisīt tādu skatuves vārdu, kas bija Kleimans. Bet pēc tam sapratu, ka gribās man kaut ko īsu, lokānisku un saistošu pašam ar sevi, gan ar cilvēkiem apkārt, un tā radās daba, kur ir gan mani iniciāļi, Daniels Bērziņš. Jā, Un vispār tas ar mani tā kā sasaucās un ir tāds atmiņā paliekošs, kaut kas neparasts. Un arī ar tavu uzvārdu tomēr sasaucas. Jā, ar uzvārdu arī, jā. Tur var savilkt kopā, un es jau redzu, kā var vizuāli jau logotipu jau var zīmēt. Tev ir daba, un tur vārds, uzvārds, viss tur labi sakrīt kopā. Un lai festivāls tev sponsorē laba daba, ja? Tur tev ir jābūt galvenajam māksliniekam obligāti. Labā dabā daba uzstāsies. Šī gada headliners daba, labā dabā. Bet tas ir ļoti interesanti par šiem te skatuves vārdiem un pseidonīmiem un tam līdzīgi, jo, piemēram, vakar es ar jauno paudzi sarunājos, mēs bijām Liepājā un uzstājās Šipsī. Un viņi saka, kas ir Šipsī? Jānis Šipkēvics.
kā viņai nesagāja vispār kopā, kāpēc Jānis Šepkevits pēkšņi ir Šipsī. Viņa saka, vai Dons nav Dons? Es saku, Dons ir Artūrs. Ir mazliet tāds nesaprašanas, tāpēc ir ļoti interesanti parunāt par tiem skatuves vārdiem un arī kā varbūt kāds personības mazliet pamainās līdz ar to, kāds tu esi uz skatuves un kāds tu esi ārpus tās. Tā kā vārdam ir liela nozīme. Tas, kā tu sauc, tāpēc arī tā programmēšana ir diezgan svarīga, ka tu esi izvēlējies skatuves vārdu, kas raksturo tevi, un tad tev tā arī sauks, un tu vēl vairāk kļūst tāds, kāds tu gribi būt. Stalts kā bērs. Tev būs jābūt tā. Es tā saku? Es nezinu, es te varbūt izdomāju. Bet labi, parunāsim par tavu dziesmu Gribu mājās. Nu jājautā, tu teici arī gribi mājās? Es īstenībā vienmēr gribu mājās. Tu esi no tiem. Pat tad, kad es esmu mājās, es gribu mājās. Tas pārtī pulkas, visiem vajag mājās. Man īstenībā patīk ballītes un tā kā būt starp cilvēkiem un vienmēr esmu tādā labā noskaņojumā, kad esmu starp pozitīviem cilvēkiem, bet tā mājās būšana viņi vienmēr kaut kā mazliet pavelk. Un dziesma arī ir par to, kad tu gribi mājās, it kā gribi mājās, bet tā persona, tā vienīgā persona, ar kuru tev ir apsēstība, tā persona notur tevi tajā vietā, kur tu esi, pat tad, kad tev jau miegs slaust ciet un tu vairs nevar nostāvēt kājās, bet tu tāpat paliec un kaut vai ļoti, ļoti gribās mājās. Nu tad zīmīgs būs jautājums, kas ir tavas mājas, vai tā ir kāda persona vai konkrēta vieta? Kā tu definē, kas ir mājas? Mājas priekš manis ir laikam, jā, tā persona, tā vienīgā persona, mans kaķis. Jā, un ģimene, jā, ir tā vieta, kur ir mājas. Man ar tā kaut kā tomēr šķiet, tev ir sanācis varbūt būt ārpus Latvijas kādu ilgāku laiku, padzīvoties kaut kur citur, un tad tev arī tas klikšķis ieslēdzas, ka, lai vai cik silti, lai vai cik spoži, krāšņi, bet nav tavi cilvēki apkārt. Tiešām ir bijis tā, es 18. gadā biju aizbraucis pie radiem uz ASV, uz Kaliforniju. It kā liekas sapnis piepildās, kur labāka vieta, kur dzīvot. Un es biju tur atradies 3 mēnešus, bet jau 2. mēnesī es sapratu, cik es ļoti gribu mājās, cik man ļoti pietrūkst vispār man Latvija, manas pazīstamās ielas cilvēki, ar kur esmu izaudzis vai pēdējos gadus esmu kopā, un tad tu saproti, ka mājas ir par cilvēkiem, mājas ir par to sajūtu, par to dvēseli. Es tev pilnīgi piekrītu un pievienojos šim. Es domāju, tas ir labs atgādinājums. Mums īpaši tad, kad ir tas drūmais laiks, kad šķiet visur citur ir labākā te pie mums, bet nē, redz, pietika ar 2 mēnešiem, lai saprast, ka gribas mājās. Bet tā kā tu biji tur, tad jautājums, varbūt tev arī sanāca iespēja izmēģināt muzikālajā ziņā sevi attīstīt tur vai redzēt, kā tur top, nezinu, kāda dziesma, tad tam līdzīgi kādā skaņa ierakstu kompānijā. Varbūt tev kaut kāda šāda pieredze arī Amerikā? Uz to brīdi Amerikā es teiktu, ka es vairāk pavadīju tur laiku ar savu brālēnu eksperimentējot muzikāli, bet tā, lai sasniegtu kaut kādus tur industrijas cilvēkus, diemžēl man nesanāca. Bet jā, es biju pabijis uz dažādiem koncertiem un arī tādiem underground koncertiem, paskatīties, kā cilvēki tur plēšās un cenšas tikt cauri. Jā, un tas bija arī tāds foršs pieredze. Un tu jūti kādas galvenās atšķirības, kas varbūt viņiem tāds aktuālāks, nezinu, vai kultūrā, vai citā? Tur ir pavisam tālu, jo tas ir vispār ne tikai Amerika, bet arī otrs krasts, tālākais krasts. Jā, tīri mentāli, man liekas, ka mēs atšķiramies, var just to atšķirību, bet tajā pašā laikā mēs dzīvojam tādā globālajā kultūrā, kur mēs klausāmies vienu un to pašu mūziku, mēs skatāmies vienas un tās pašas filmas, ka atrast to kopīgo ir ļoti vienkārši mūsdienās. Un es nevaru teikt, ka bija baigi sarežģīti, bet tajā pašā laikā var just atšķirību, ka mēs esam tādi mazliet, mēs kā latvieši, mēs esam sirsnīgi cilvēki, bet mazliet aizvērti. Tādi kautrīgāki varbūt kaut kādā ziņā. Un, es zinu, ka mums nav tas ieradums smaidīt pretī nākošiem cilvēkiem vai izteikt viņiem komplimentus, jo mēs esam tādi... Tā jau nepieklājība. Jā, iekšā vērsti, es teiktu tā. Un Amerikā tas ir kaut kas pilnīgi cits, jā, tas ir, viss ir... Es pat nezinu, vienu brīdi pat liekas, ka tas nav pa īstam, jā, jo kaut kā trūkstās autentiskuma kaut kāda.
Jā, liekas, ka visu laiku tev izliekas pretī. Jā, tev taču neinteresē, kā man iet, cik tu vari jautāt. How you doing? Jā. What's up, jā. What's up? Tagad jāstāsta, kā tev šodien gājis. Mēs atšķiramies ar to, ka mēs plaukšus jau skan vienādi. Koncertā gan jau aplaudē un ovācijas ik viens atspoguļo, bet mēs latvieši te tā, pie krūtīm mierīgi, un tad amerikāņi gaisā. Tur jau rokas jau sen ir gaisā, viņas nenonāk lejā nemaz. Un es ceru, ka mēs arī tevi varēsim dzirdēt kāds liels skatos tepat pie mums Latvijā, un tad mēs plaukšķināsim tā augšā skaļi pie dziesmas Gribu mājās, jo es domāju, tu neesi viens, kurš vienmēr grib mājās, vismaz ar to vienu kāju noteikti. Kādi tavi tālākie plāni? Kur ir tās skatuves, vai ir jau kaut kas ieplānots ar šo? Plāni man ir diezgan uz šo gadu ambiciozi, es teiktu. Esmu nolēmis, ka ir jālauž tās sienas un jāiekaro jaunas uzvaras savā dzīvē. Un es plānoju šogad izlaist vairākus singlus. Ir arī daži noslēpumi, kurus vēl negribu atklāt, bet dziesmas būs vairākas šogad. Būs interesantas, būs tādas eksperimentālas, varbūt nestandartas. Un esmu ļoti priecīgs par to. Esmu tāds, kā saka, excited. Jā, ļoti skatos uz priekšu. Jā. Patīkam satrauc Daniels mums tas stāv priekšā, un par to arī prieks tev jau tai smaidā var redzēt, ka ir deksme, un šis trešais projekts, lai paliek uz ilgu. Liec mieru futbolam, liec mieru basketbolam un visām citām bumbu spēlēm, tev jābūt mūzikā. Un tad, lai arī klausītāji saprot, par ko mēs te runājam rīta garumā, Gribu mājās daba. Paldies tev, un lai skan Radio Viļņos. Paldies. Un sākam mēs arī čau klausītājiem, vai ne? Jau laiciņš tu līdz skrien. Sākam tā. Tiekamies rīt no rīta.